ar lauksaimniecību esmu saistīts jau 40 gadi, pat vairāk. Jo šeit, kur patreiz ir asfalts, pleķis, es mācījos 8-gadīgajā skolā, un šeit man bija pašam dārziņš. Šeit es audzēju gan to pašu kartupelīti, gan to pašu burkānu, gurķi. Es jau biju niknis uz mammas un tēta, ka viņi neuzlika plēvi visu. Tad tas jau bija 83. gadā, kad es iestājos Smiltenē. Jo bija uznākusi salna, viņi nebija paspējuši uzlikt plēvi. Es atbraucu nosaluši. Tas biju niknis. Ot šī vietā bija dārziņš kādreiz savā laikā, teiksim, ja? Un tā viss arī aizgāja. Aizgāju uz tehniku, izmācījos par agronomu, tad aizgāju armijā. Savi gadi nolauzu, teiksim, savus padomju armijā toreiz. Ja? Un atnācu uz kolhozu, sāku strādāt par sēklopības agronomu. Tur arī, teiksim, man bija tāds diezgan, kā lai saka, padomdevējs labs tāds, Bindeuldis. Viņš man mācīja, teiksim, kā pārbaudīt ražību, teiksim. Piebraucot pie lauka, viņš saka, cik ir tonnas? 3, 4, 5, teiksim, jā. Viņš tā paņem savu cepurīti, iesviež laukā. Nu, ja cepure nogrimst, tas nozīmē, ka ir mazāk pa 3 tonnām, un ja cepure paliek uz vārpām karāties, tas nozīmē, ka ir 4 un vairāk tonnas. Nu, tā sākās. Nu, sāku, principā, ar 1 govi un 5 hektāriem. Un tad es dzīvoju centrā, daudz dzīvokļu mājās, teiksim. Un tad pakāpeniski sāka visu te brukt un jukt, teiksim, tās padomju saimniecības, ja, un tad arī sāka veidoties man tā saimniecība, bija piemāja saimniecība no sākuma. Tad bija 5 govis, 50 hektāri, tad nāca pirmais traktors un tā tālāk, un, teiksim, jau tad 2007. gadā dibinājām. Tad es nedrīkstēju vairs būt tik maziņš un ar tādu apgrozījumu. Man bija jāpārtop par juridisku personu. Un tā es 2007. gadā nodibinājām zemnieku saimniecību Kadiķi. Šodien mēs apsaimniekojam pāri par 2000 hektāriem. Jā. Pārsvarā ir graudi, rapsis, teiksim, ja, un nedaudz arī, teiksim, tā kā man ir lopi, tad arī, teiksim, ganības un pļavas. Ja, kopā strādājām. Tas darbinieku skaits arī mainās, teiksim, ja. 33, 35, 37, teiksim, ja. Viņš grozās, teiksim, ja. Man katrs puika atnāk darbā, viņš man jāpieņem, teiksim, un viņš man uzreiz dod to statistiku, teiksim, ja. Bet viņš varbūt nostrādā mēnesi, varbūt 2, varbūt nedēļu, bet viņš man jāpieņem darbā, tāda ir tā likumdošana. Un tad, principā, tagad sanāk tā, kad mēs strādājam 2 paaudzes, teiksim, manējā, un tad jau ir meita, kas man vairāk vai mazāk, teiksim, visus tos grāmatvedības darbus, teiksim, dara un pilda, teiksim, uz noti tāpatās, ja. Vēl gadi 3 atpakaļ, teiksim, vēl mans tēvs strādāja. Arī pie manīm, bet strādāja, jā, tas būtu tā. Bet jā, gandarījums ir katrs, teiksim, sakoptais stūrītis, vai nosēts svaigi uzārts lauks, vai nosēts, bet kvalitatīvi. Ka viņš tev nav tāds kā kuļa rakumi, teiksim, viss ir līdzens kā galds, teiksim, sējums, nosēts, viņš sadīkst perfekti, viss vienā dienā lauks ir melns, otrā viņš ir čučut dzeltenīgs un pēc tam ir uzreiz zaļš, teiksim. Viss tas foni, teiksim, ja, un tie lauki, kad viņi tādi, tas ir tāds gandarījums, bet vislielākais gandarījums ir tad, kad tu esi nokūlis to ražu, ka tā raža ir un ka tev maciņā ir nauda. Tas ir pats lielākais, teiksim. Ka tu vari ar visiem normāli norēķināties, ar visiem, samaksāt, piemaksāt, un tad tas ir pats lielākais, teiksim. Tad, kad mēs atguvām neatkarību, mēs cīnījāmies par viņu. Un tad tajos pirmajos gados man likās, ka tā Latvija ir bišķīt savādāka tomēr, nekā ir viņa kļuvusi šeit, tagad, teiksim, ja. Man liekas, ka tā demokrātija pastāv vairs tikai uz papīra. Man tā liekas. Jo vairs jau nevar pat izteikties riktīgi, teiksim, ja. Uzreiz skaties, jau tev jau klauvē kaut kas, ja, un zvans no drauga, teiksim, ja, tu kaut ko tur nepareizi pateici, ja. Tas nav īsti, brīvā Latvijā, teiksim. Bet es gribētu tā, lai viņa būtu brīva, vēl vismaz nākošos 100 gadus, teiksim, ja. Lai nav te mums, tad mēs bijām Zviedru, tad Krievu, tad visādos jūgos, teiksim, esam bijuši. Un to attīstību mums vajadzētu iet lēnākiem soļiem, nekā mēs gribam tagad aizskriet, līdzināties attīstītākajām rietumvalstīm, teiksim, ja.
Nu, mēs nevaram. Nu, mēs esam bijuši karojuši, mēs esam cietuši daudz valsts kā tāda. Nu, mēs nevaram to visu panākt.